domas sēde ir pagājusi, un mēs, kā vienmēr, atkal esam pie jums. Šajā sēdē mums bija 84 jautājumi, no kuriem, kā vienmēr, liela daļa atkal, protams, bija tehniski dabas jautājumi, bet par tiem svarīgākajiem atkal parunāsim. Sākumā mēs apstiprinājām Sats Rauda direktoru jauno. Tagad mums ir Ilva Dreimane, kā direktora. Gribās novēlēt, lai viss viņai izdodas. Ar trešo direktoru, lai beidzot tad viss aiziet uz augšu pensionātam. Mēs arī paskatījāmies pielikumā, tad bija viņas darba pieredze un citu dokumentu. Šeit, skatoties pēc dokumentiem, liekas, ka jābūt cilvēkam, kas pārzina profesionāli gan medicīnisko pusi, gan arī kolektīvu vadību. Tātad pieredze ir liela, un man arī ļoti gribās cerēt, ka šis direktors būs uz ilgu laiku. Jā, jo nenoliksim, ka Rauda, tas ir viens no sāpju punktiem, kur ik pa laiciņam saskaramies ar problēmām, bet Ilvas šī te uzruna deputātiem tā bija tāda cerību, ka viss būs kārtībā, viņai plāns, viņai ir mērķi un lai viss izdodas. Novēlēsim tikai veiksmi. Veiksmi, jā. Tieši tā. Otra lieta, ko mēs pagājušajā reizē pēc iepriekšējās domas sēdes šajā pašā sarunā runājām par izglītības nodaļas jauno vadītāju, tomēr mēs viņu šoreiz nestiprinājām, tāpēc, ka atšķirībā no iestādes, šobrīd viņi kā nodaļas, kā domas struktūras nodaļas vadītāja, nav jāstiprina deputātiem. It kā jau tā ir, bet mēs iepriekšējā sēdē runājām, ka būtu labi, ja deputātiem ļoti svarīgs postenis ir izglītības pārvaldes vai nodaļas vadītāji. Un mums apsolīja, ka viņi stādīs mums priekšā. Dotajā momentā būs pas faktum, kad viņi būs sākusi strādāt, tad izpildu direktors stādīs. Bet būtu bijis smuki, ja šī sēdē, kas notika, tikko būtu arī mūs iepazīstinājuši ar viņu. Jā, daļa no mums jau Edīti daudz maz zina. Pirms 4 gadiem viņi piedalījās arī priekšvēlēšanu debatēs. Protams, daudz cilvēki pazīstam, bet jebkurā gadījumā tīri oficiāli deputātiem būtu bijis ļoti smuki. Šobrīd saņēmām solījumu, ka nākošajā izglītības, kultūras, sporta komitejā tiks iepazīstināti visi deputāti, kas būs uz šo komiteju klātesoši, jo visās komitejās, protams, visi deputāti tā kā uz domas sēdi nepiedalās. Bet nosauks joprojām būs izglītības pārvalde. Tikai viņi darbosies kā nodaļa, bet sauksies pārvalde. Tas ir tikai nosaukums. Jā, nosaukums. Man jau liekas, ir pilnīgi vienalga, kā savs galvenais, bet tas, kas ir jādara. Tieši tā, viņiem ir īstenībā diezgan strikti tomēr nosacīts, kas ir jādara, noteikti. Šie bija tie sākuma amatu, teiksim tā, jautājumi. Tālāk mums bija par pašvaldības 24. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Kā mēs vienmēr esam teikuši, tas tāds, tur balsot pret īsti nav pret ko, jo tas viss jau ir bijis. Tas viss ir noticis un vienkārši tas ir tāds apstiprinājums šim dokumentam. Vienīgais, ko varētu piebilst tiešām, ka gadā publiskais pārskats, ko iedzīvotāji var iepazīties un skatīties visus datus, plusus, mīnus, būs vasaras vidū kaut kur, jo tas ir milzīgs dokuments un jebkurā gadījumā revidenta slēdziens ir pozitīvs, ka ir gūts skaidrs priekšstats par visām rīcībām ar finansēm, kas ir notikušas, tā kā es domāju, arī mums nekādu uztraukumu nebija, ka balsojumi par. Tieši tā. Tālāk mums arī pirmie grozījumi šī gada budžetā bija, bet tas arī bija vairāk saistīts ar to, ka izglītības pārvalde par nodaļu, tad ziedojumu budžetā kaut kādas nelielas izmaiņas. Arī projekti nāca klāt, tad LADA projekti un daudz citas lietas, arī kredīti, ko esam jau paņēmuši un vēl ņemsim. Tā bija tikai grozījumi, kas neietekmēja izdevumu. Pamatu budžetu, principā neietekmē. Un mēs jau esam pieraduši pie tā, ka īstenībā šie grozījumi ir diezgan regulāri. Tagad tas ir normāli. Jau ir 4. mēnesis, tā kā nekas ārkārtējs. Tāpat vairāk saistošie noteikumi, kuri jau bija izgājuši sabiedrisko apspriešanu, viedokļi, diemžēl, bet arī šajos gadījumos īsti nebija. Tātad sabiedrības noskaņojums laikam jau ir pozitīvs, ka viss ir pareizi un viss ir kārtībā. Jā, jau
noteikumiem arī darboties, un tad arī sapratīs. Es precīzi gribēju teikt, lai jau jāsāk darboties, un tad mēs redzam, vai ir nedaudz kāds jāpiepucē, kā saka, vai viss ir kārtībā. Bet pats svarīgākais, domāju, ir tas, ka mēs tiešām pieņēmām šo lēmumu, ka paaugstinām auģu ģimenēm. Tās līdz 2000 eiro par vienu bērnu audzināšanu, ja būs viņš auģu ģimenē, par lielām problēmām, kā mēs tā latviski varētu teikt. Un es ļoti, ļoti ceru, ka nevis tie 2000 būs tas sekmējošais, bet ka mūsu darbs sekmēs to, lai šie bērni paliktu pēc iespējas vairāk ģimenē, nevis tiktu izņemt no ģimenēm. Es domāju, tas ir lielākais mērķis, kas mums jādara. Tas noteikti ir tā, jā. Tālāk peļņas novirzīšanas dažām mūsu kapitāla sabiedrībām, tās peļņas tur nav mērāmas lielos ciparos, pārsvarā tur bija mazi tie skaitļi. Un pārsvarā iepriekšējo zaudējumu sekšanai. Un liela daļa iepriekšējo zaudējumu sekšanai vienīgais izņēmums laikam bija Tukuma ūdens, jā, kur peļņa tika novirzīta tā kā investīcijām uz priekšu. Jā, bet ņemot vērā, ka Tukuma ūdens ir pārņems ļoti plašu lauku, kas ir laukos mums pagasts teritorijās, tad darbi ir ļoti daudz, un šie 70 nedaudz vairāk tūkstoši ir ļoti maz summa, lai darbs varētu sakārtot, bet tas ir ļoti priecīgi, ka mēs ejam uz priekšu, un šis ļoti svarīgs uzņēmums, es uzskatu, ir darboties spējīgs un spēcīgs. Jā, un tad mēs jau redzam arī, kad šobrīd notiek darbi pie Milskalnu savienojuma ar Tukumu, jā, tā kā tur, tiešām tie darbi notiek, arī Jaunpilī, Viesatās, tā kā uz visām pusēm. Tad bija viens pilnvarojuma līguma slēgšana par zemās īres mājokļu būvniecību. Nosauksim viņu tā, tas nosaukums bija nedaudz populārs zinātniskāks, bet jā, tā, lai visi saprot. Šajā gadījumā noraidījām šo ieceru šobrīd, bet tas nav kā ieceres noraidīšana, bet nebija pievienoti nepieciešamie dokumenti. Atkal jāuzņemās vaina, ka es biju laikam lielākais vainīgs, kāpēc, bet man vienmēr liekas, ka lēmuma projektos ir jābūt loģikai. Viens ir likuma par pašvaldību, kura aizliedz pašvaldības mantu bez iepirkuma procedūras nodot kādam. Šis bija šī lēmuma 3. punktā, bet 1. punktā jau bija lēmums, kas slēdz pilnvarojuma līgumu par pašvaldības mantu, kurā izsola iepirkums nekas nav noticis. Ja? Tātad no šī viedokļa tā secība darbībai laikam ir nepareiza. Banka prasa vienu, bankai droši vien ir vienalga, kā ir attiecībā pret pašvaldības likumību, ja? Viņiem vajadzīgs ir arī savu bankas ievērot, bet es domāju, tas viss ir sakārtojums, un jebkurā gadījumā neviens no mums nav pret to, ka mēs gribam, lai šāds ēks būtu Tukumā un vairāk būtu, ja? Jo tiešām mēs skatāmies arī no iedzīvotājiem tagad arī priekšvēlēšanas periodā, mēs redzam, ka ļoti daudz problēmas ir tieši ar to, ka mums trūkst kvalitatīvu mājokļu, ja? It sevišķi arī Tukumā. Un arī šīs īres cenas parāda to, ka viņi trūkst, jo viņas ir ļoti augstas. Katrā ziņā tā īsumā, ja mēs pierezumējam šo, tad mēs neesam pret mājokļu būvniecību, un šobrīd arī tas jautājums nav atlikts uz ilgu laiku, tas vienkārši ir jāsaliek ar šīs neskaidrības. Tikai kārtībā, kaut vai ārkārtas sēdē, mēs zinām, par ko balsot, par kāpēc balsot, bet sakārtojam tā, lai būtu likumīgi. Tieši tā, tas ir pats svarīgākais no mūsu puses, jo tur visticamāk banka grib konceptuāli no sākuma atbalstu. Tas īstenībā jau ir. Un arī no mūsu puses mēs jau viņu konceptuāli arī atbalstam, tikai mēs gribam arī nodrošināties pret to, lai juridiski viss būtu pareizi un lai būtu arī atrunāts viss nepieciešamās lietas. Pašvaldība pasargātu no negaidītiem pavirstiem. Pilnvarojuma līgums tiek slēgts 50 gadiem. Tātad tas nav neviena, ne divi, ne trīs sasaukuma jautājums. Tā kā šim dokumentam jābūt ir perfektam. Tad mums bija ne ļoti daudz, bet vairāki noteikumi tieši saistībā par izglītības pārvaldes. Tur bija gan par atzinības rakstiem, gan skolotājiem, gan apbalvojumiem un mērķdotācijām un tā tālāk, kas vienkārši atkal bija tehniski dēļ tā, ka pārvalde kļūst par nodari. Kļūst par nodari. Tad man likās viens tāds arī jautājums par amatu klasificēšanu. Pēdējā laikā kaut kā man viņi vairāk ir gadās, kad es esmu atturējies šajos jautājumos. Kādēļ? Tādēļ, kad iepriekš bija mums par pirmskolas pedagogiem šīs te likuma izmaiņas. Es tiešām joprojām uzskatu, ka mēs pagājušajā gadā palielinot atalgojumu
iespēja pelnīt vairāk. Un šogad, griežot likmi, mēs saprotam, ka valsts pielika, mēs atstājam uz vietas. Šoreiz gan nebija pedagoģa jautājums, šoreiz jautājums bija vairāk par Kandavas pagastu, Kandavas un Cēres pagastu pārvaldes struktūru. Atceramies, ka ļoti nesen mēs Kandavas apvienību sadalījām pagastu pārvaldēs, un šobrīd tiek veidotas nodaļas Kandavas pagastu un Cēres pagastu pārvaldē. Manuprāt, tas nav nepieciešams, jo saimnieciskā nodaļa, kurā ir saimnieciskās nodaļas vadītājs, 2 saimniecības pārziņi, un, ja nemaldos, tad tur bija tikai 2,5 štata vietas kā darbiniekiem. Protams, ka tas ir tikai nosaukumi un tā tālāk, bet, ja mēs iepriekš gājām prom no domes domēm, tad šobrīd ar šo lēmumu, manuprāt, mēs lēnām atgriežamies atkal atpakaļ tajā struktūrā. Tādēļ, šajā gadījumā es arī balsoju ar apturēšanos, jo tur bija arī citi jautājumi, kuros nevarēja tā kā pret balsot. Jā, bet man liekas, ir viena liela nelaime mums tomēr. Tas koncepts jau ir pareizs. Mēs ejam uz vienotu sistēmu, lai būtu visām novadā. Tas viss ir pareizi, bet viena lieta, ko mēs ļoti tā skrupulos gribam izdarīt, tas ir pie mazajām štata vietām samazināt 0,1 uz 0,95 ar ļoti mazām būtiskām izmaiņām, kas naudas izteiksmē ir ļoti, ļoti maz, bet cilvēkam ar ļoti lielu tādu, man liekas, rūgtumu sirdī, ja tu jau strādā ar ļoti mazu algu un tev vēl atrod 2 vai 10 kvadrātmetrus, ko varētu samazināt, ko tu neaprūpē vai neslaup vai nemazgā. Man liekas, ka tā ir matu skaldīšana. Mums ir ļoti daudz lietas, kuros daudz lielākas naudas summas mēs vienkārši paceļām roku, nobalsojam, bet šeit tagad ir tāds detalizēts izvērtējums. Ir jābūt vienādai pieejai, bet pie mazajām algām, man liekas, par daudz tas ir. Tas mans personīgais viedoklis. Šeit iniciatīva nākus no pašas Kandavas Cēres pagastu pārvaldes vadītāji, Mazitāņāņi. Tā kā sekosim līdzi un skatīsimies, lai nav tā, ka beigās saka, redz, mums piespiedi samazināt. Jā, un tā komunikācija, ka var teikt atkal. Un atkal nav bijusi komunikācija, tātad darbinieki nav zinājuši par šīm te izmaiņām, un tas atkal pierāda, ka komunikācijas trūkums ir viena no nopietnākajām problēmām. Neizskaidro, kāpēc, kā tas ir un kā tas būs, un tad vēl rezultātā ir šāds nesaprašanās. Tālāk mums bija diezgan daudz arī jautājumi par līdzfinansējumu piešķiršanu gan biedrību projektiem, gan energoefektivitātes, un tās gan tur šoreiz bija ļoti daudz, un gan dokumentiem, gan jau reāliem darbiem, gan slēgtajām atkritumu novietnēm, kur arī pēc komitejas vēl bija nedaudz neskaidrība par kaut kādiem jautājumiem par īpašumtiesībām. Tas uz sēdi tika viss sakārtots un viss ir kārtībā, tur vairs nekāda problēma, bet tie jautājumi mums tiešām šoreiz bija mērāmi, pat es gribētu teikt, 20 jautājumi. Beigās sistēma vēl uzkārā. Mēs ar Mārtiņu jau runājam, ka droši vien nākošā komitejas sēdē ir jāpaprasa tās naudu apjomi, jāpaprasa, kādi ir jau nolemtie, kādi ir apgūtie un cik ir no mums plānotām naudām vēl palicis. Ja? Jo tā iekšējas jūta, ka tā summa jau ir pāri tam, ko mēs esam lēmuši atvēlēt. Ja? Jo ļoti daudz ir apzinās. Tas ir pozitīvi, bet varbūt arī mums ir jāapskatās par to, kā šī summa ir jāpalielina, ko atbalstīt. Ja tāda ir iedzīvotāju aktivitāte, es domāju, ka pateikt nauda nav un vairāk nedarām arī nebūtu pareizi. To mēs visticamāk, kad arī uz nākošo komiteju, jo parasti mums šī informācija ir iesūtīta. To mēs noteikti arī uz nākošo divās sēdēs ir ļoti daudz tagad aizgājums. Jā, tas tā ir. Tad mums bija arī, protams, atsavināšanu jautājumi, bet pie tiem mēs arī visticamāk nepieskaramies. Ko es esmu aizmirsis? Kas bija tāds vēl varbūt tas, kad šefam piešķīrām atvaļinājumu, tas arī bija tāds tehnisks dabas jautājums. Iedzīvotājiem interesē, mēs arī uzdevām jautājumu, kad vadība atskaitījās par paveikto tieši par šiem te darbiem, tātad brīvības laukuma pārbūvēji.
Iepirkums ir noslēdzies, notiek izvērtēšana, bet mēs zinām, ka vasaras vidū visi gaida pilsētas svētkus, rožu svētkus, un kur tad notika šie svētā darbi iesāksies pēc rožu svētkiem. Tas tā ir viena atbildi. Es domāju, ka diezgan reāli, jo gan izvērtēšana mēs neesam vēl skaidri zinām, vai nebūs pārsūdzēšanas, kā parasti pie mums notiek. Es domāju, ka svētkus nosvinēsim un tad ķersimies klāt. Jā. Ir atvērties arī piedāvājumi Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecībai. Arī šeit notiek izvērtēšana, kā mūs informēja. Jā. Un pats svarīgākais ir droši vien pēc izvērtēšanas, kad būs visi dokumenti sakārtoti, griezties valsts kasē par to, lai mums tiks piešķirts cik liels finansējums. Jo, paskatieties, mēs tikko ielas asfaltēšanai 1,8, 1,9 miljonus kredītu paņēmām, lai varētu nosfaltēt. Arī tas ir ļoti vajadzīgs darbs. Bet šie divi projekti, tas ir gan Eiropas struktūrāla fonda par brīvības laukumu, bet pie 2. vidusskolas manēžai mums nav Eiropas naudas, tā būs tīrā kredīta nauda, un šīs summas jau kaut vai 3-4 gados, jo nevar arī visi to celtniecību ar uz kādiem 8-10 gadiem, tad diez vai vesela paudze izies cauri skolā, kas nebūs redzējuši to. Tad tās būs pamatīgas summas, tad tie būs 2-3 miljoni uz vienu objektu gadā, un es ceru, ka mums izdosies, bet tas mani ļoti uztrauc, jo šis summas ir liels. Un pat arī ir noslēgušās publiskās apspriešanas par teritoriālo plānojumu. Paldies visiem, kas ir iesūtījuši savus ieteikumus. Mēs, protams, ka ļoti ceram, ka ar šo otro redakciju mēs viņu varētu arī apstiprināt, bet šobrīd tikko ir noslēgusies tikai tā pieteikumu iesniegšana, šobrīd viņi tiks apkopoti, ja nemaldos, tad līdz jūnijam viņi tur kopojās. Un tad arī skatīsimies, vai būs nepieciešama 3. redakcija. Jā, bet man liekas, ka šī gadījumā tā droši ir jāiet uz priekšu, ja ļoti radikāls, būtisks nav, un piemēram valsts institūcijiem ir ļoti liels pretensijas, vai iedzīvotāji kaut ko ir tādu, ko mēs tiešām neesam pamanījuši. Ka visticamākais ir laikam ir jāapstiprina 2. redakcijā, jāpieņem, lai darbojas tie, kam šīs izmaiņas ir ļoti vajadzīgas gan ražošanas attīstībai, gan celtniecībā, daudzās arī privātajā sektorā. Ja? Un, ja tas tiešām ir vajadzīgs, var vērt vaļā nevis 3. redakciju, bet nāk jauna priekšlikuma un jauna atvēršana, bet tas process ir ilgs, tāpēc man ļoti gribētos, lai noslēdzam šo procesu, darbojamies šajā jaunajā līmenī, un, ja ir vajadzīgs, tad taisām atkal jaunu varbūt grozījums. Jo tieši šajās sapulcēs iedzīvotāji uzdeva jautājumus, kas būtībā neatiec pat uz teritorijas plānojumu apspriešanu, kas ir izcinām pilnīgi savādāk. Ja? Un tā kā saprast un nošķirt to, ka tas tiešām neatiec uz teritorijas plānojumu kādas problēmas. Un šajā sakarībā palaidām garā vienu jautājumu, ko mēs pieņēmām arī par karjeriem. Ne tikai par karjeriem, bet arī par 2 pašlaik gan Latvijas valsts ceļiem, bet mēs pārņemam no Latvijas valsts ceļiem 2 posmus, kas ir virzienā uz Jelgavu, no Tukums 2, atvainojos no Jauntukumā līdz Zvirbuļiem, ja nemaldos, tur iznāk, kur pēc jaunās teritorijas plānojuma būtu pilsētas robeža jaunā, ja? Tātad arī šo posmu mēs pārņemam savai. Un vecmoku virziens. Un arī vecmoku virziens līdz pilsētas robežai, un tā ir ļoti, ļoti saistīta lieta ar būvniecību, kas ir atļauts pilsētā Ilmalās, attālumiem no ceļa, un kas ir atļauts Latvijas valsts ceļiem, ja? Tad no šī viedokļa tas ir ļoti vajadzīgs arī mūsu cilvēkiem, kur jau daudzi ceļo tur mājas, ja? Un faktiski viņi ir ierobežoti. Tieši tā, tātad ir bijuši arī tādi svarīgi tomēr lēmumi, un skatāmies uz priekšu. Noteikti vēl piedoties pārtrauc. Tāds arī pārunāju šo jautājumu, jo Jaunsātu ceļš mēs visi ļoti labi zinām, ka iedzīvotāji priecīgi, un Jaunsātu ceļš bija kā konfeti un uzsāk lēnām sadalīties, jo Ignitis šo te parku būvniecība un transporta kustība bojā šo te segumu. Tātad gribam iedzīvotājs nomierināt, noskaidrojam, ka akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi kopā ar šī te parka attīstītājiem meklē risinājumus un atjaunos, sakārtos, bet tas ir ļoti labi, ka visi iesaistās un uzpasē ļoti labi. Ilgi gaidīs, ātri sabojās. Tur trakšķi ļoti slikti. Šobrīd viņš vēl sabojāts nav, bet
darīsim visu, lai tas arī netiktu izdarīts, un pašvaldībai tur ir jāiesaistās, protams, jo, ja ne mēs, tad kas cits? Gan mēs, gan iedzīvotāji turam acis vaļā. Un pagastu pārvaldnieki, jo viņi vislabāk redz savā teritorijā, kas notiek, labs, kas varbūt tās, kur jāpievērš uzmanību, kur viņi varbūt tās nespēja atrisināt, tad ir vēršas pie vadības, pie deputātiem, tā kā jābūt visur ir saimniekiem. Un šajā brīdī gribās teikt atkal, mēs vienmēr esam atvērti bijuši, un tā arī turpinām būt. Ja jūs kaut ko redzat, vai jums ir kādi ieteikumi, sūtiet, rakstiet, zvaniet, satieciet, sakiet, lai mēs arī zinām, kas ir jūsu sāp. Man liekas, ka... Lai arī vēlēšanas nāk, bet darbs turpinās. Protams, tas neapstājas nevienā brīdī, un tieši tā. Svinam svētkus, ejam talkojam, Tieši tā. un tiekamies ukumā. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.